Kurzemes radio. Labvakar, mīļie klausītāji, labvakar, mīļie radio draugi un mūzikas draugi. Mans vārds ir Adelīna, un es pārstāvu Kurzemes radio. Un dzirdot mūsu džinglu, bija sajūta, ka tūlīt ziņām jāsāks. Tā kā mēs varētu arī nedaudz par laiku, bet ne šovakar. Mēs esam šeit sapulcējušies pateicoties jums, mīļie mūziķi. Un es ceru, ka ik viens no jums ir kaut nedaudz apčubināts, samīļots un visā citādi palutināts. Un ja ne, jūs zinat, kur šo sajūtu jūs varat sev sagādāt. Tas ir pie mums, Kurzemes radio, pašā Kurzemes sirdī, Kuldīgā. Bet šovakar par nomināciju. Un ja ar dziesmām viss ir diezgan vienkārši radio viļņos, mūziķi atnāk, prezentē, mēs atskaņojam un tu vērtē, tad ar dizaina elementiem ir nedaudz sarežģītāk radio viļņos. Un tāpēc mēs sāksim ar video nominācijā Labākais albuma dizains. Sada id päeva ala. Sada id nadil. Katrs, kurš uzdrošināsies piedāvāt viņai, paskraidīt kopā pa ziedošu pļāvu. Un šovakar man pretī savējais novadnieks no Kurzemes, reklāmas un dizaina lietpratējs Ēriks Stendzinieks. Labvakar! Labvakar! Tu tāds viegli apmuls izskaties šajā vakarā. Nu kā, es jautāju režisoram, vai drīkst arī kaut ko pozitīvu teikt. Viņš teica, nedrīkst, tāpēc, kad jau kāpēc mēs tev aicinājām. Nu. Ērika, ja mēs nominantu izziņošanas pasākumā minējām, ka nav ko pieaugušiem bērniem mācīt kūliņus mest, tad šovakar gan es vēlos vaicāt tavu palīdzību tādā dizaina kūliņu mešanā. Lūdzu, pastāst vairāk par nominantiem Labākais albuma dizains. Pagaies vispirms pasākumu kopumā. Mums Arturs Kaimiņš ir ielicis Twitterī, ka viņam šausmīgi patīk tas skatuves dizains, Brekts kunga ar liesmām. Tas viņam atgādinot patīkam notikumu ar smēķēšanu gultā, tur dūšā. Un par nominantiem būs līdzīgi? Varbūt jāvaicā Kaimiņam. Es pa visiem kopā es drusciņi... Man pietrūkst visiem, pilnīgi visiem, man pietrūkst, tāda ķibināšanās, tad maksimālā cieņa un iespringšana, tā kā Miervaldes Pols, ar to nulles izmēru pinzelīt pusgadu gleznoto acu zīlīti, ja. Apmēram visiem ir tā, klausies uz salvetes, kafēnīcā sēžam, tā, klausies, varbūt šādā, kaut ko šādā virzienā. Ko virzienā gatavs, liekam virsū, tā. Labi. Bet labi, labi. Un tāds, varbūt savu favorītu arī var teikt, vai tas tā tiešraidē nepienāks? Savu favorītu, man uzreiz būtu jāsaka, ka tas uzreiz ir tas lībieši ar tiem pitragu pāļu atliekām jūras krastā, bet es jau nedrīkstu, tas es ieinteresētā pusi, tur atkal korupcija un viss kaut kādi tur busiņi brauc ar tām migalkām un balaklāvām. Labi, sāksim no viena. Reku man rokās ir tā, ka šitas pa albumu bija. Mēs varam minēt nosaukumu. Es otrādāk viņu tur vienkārši.
Regu King Crimson 1969. gadā, kad viņi izdeva to albumu In a Court of King Crimson, viņi jau paredzēja, ka 2025. gadā būs tā mute ar zobiem uz vāku. Un, protams, arī sēnes, tāpēc, ka ikviena dumpinieciska cilvēku gan video, gan albumu vāciņā ir jābūt sēnes, kas pierāda mūsu tiekšanos uz kaut garīgu izaugsmu, tur iekšējie meklējumi, kaut kāda izlaušanās no kastes ārpus pierastā. Var sakot, arī sēnes un tā King Crimson mute, par ko paldies. Bišķi sarežģīta tā King Crimson mūzika, bet pieņemsim. Rolling Stones, kam arī bija mute, bišķi vienkāršāk. Ejam tālāk. Labi. Sevis izzināšanas pasākumu pirmais. Jā, Sandra, mēs vēl varam? Ko? Es Sandrai jautāju, viņa tā skatās uz mums jau ar skarbu aci. Varat. Reku. Ir Māra Bišofa Māra Bišopa zīmēts albumu vāks. Es paklausījos, viņš ļoti precīzi atbilst tam, kas tur ir iekšā. Tāpēc, kad tur ir, ko redz, par to dzied. Ej pa pļauju, tur bites, reku vārda mākonis arī, reku krūmam lapas kustās un tā, principā atbilst. Tad viss ir šeit. Var arī vadot, es arī varu apskatīt. Tā, šis jau bija par tiem kolks pāļiem. Nē, pitragi. Viss pietiek, ja? Labi, nākamais. Tā, šī ir, tā, albums ir nest, bet arī visādāk var skatīties. Reku ir tas kafijas filtrs, bet viņš arī ir kalns kā reiz. Bet, Pa vienkārši. Es saku, man pietrūkst it kā tas ģerbonisms, tā heraldika. Labi, pieņemsim, reku ir tas karakuls, aitas, jā, tad ir jūra, tad ir, tur ceļš acīm redzam un mēnesis. Es neko nevaru strīdēties pret kalnu, mēnesi un jūru, tā kā paldies. Labi, jā, paldies. Man vēl viens albums. Ārtavā. Tā, Lēnā palīdzība ir ļoti tuvu manai gaišai un ļoti pozitīvai humorizotai, kas ir kopīgi ar Lauru Reniku. Jāsaka, Hārdijs Lediņš ir mūžam dzīvs, es arī tos pantiņus palasīju, tur tiešām bija doktora Elisa ar binokurālo deju kursu, un tā, ir kā vārdi bez sakara, bet jo mazāk sakars, jo dziļāk doma. Es uzteicu humoru izjūtu. Tad šis šobrīd izvirzās tavos favorītos. Vēl mums ir kaut kas? Viss? Albumi ir? Labi, es vēl arī vēlos pateikties blondīņu hip-hopam, kas nozīmē, ka pēc mūsu iznāciena varbūt būs tas ir melno cilvēku country varbūt. Jā, paldies. Dāmas un kungi, Ēriks Stenzinieks. Paldies. Paldies, Ērika. Zelta mikrofonu ieguvēju. Paldies, Ērika. Jo mazāk vārdi, jo dziļāka doma. Bet kas tad Ērikam, ko drosmīgi nekomentēt? Abi ar Adelīnu kā kurzemnieki iepeldēs jūrā, ja kāds kaut ko teiks, pārlaidīs un tad atgriezīsies krastā. Labākais albuma dizains. Lēnā palīdzība. DJ Krankenwagen. Dizains Patricija Krūmiņa. Uzmanību, vārds DJ Krankenwagen albuma Lēnā palīdzība māksliniecei, jaunajai scenogrāfei, dizainerei un animatorei no Liepājas Patricijai Krūmiņai. Paldies! Es mēģināšu pateikt, ko es gribēju pateikt. Paldies brīnišķīgai grupai, kas ir drosmīgi un pieņēma mani. Un es gribētu novēlēt katram māksliniekam tādus mūziķus, kas par viņiem rūpējas, neaizmirst. Jo man reizēm ir skumīgi skatīties, kas klausos normāli foršu grupu ar skaistu dizainu un nekur nav norādīts mākslinieks. Tad šeit es jutos kā daļa no grupas, un es to novēlu visiem mūziķiem. Neaizmirstiet savus māksliniekus, jo mūziku un māksla ir vienota pasaule. Paldies jums!
Laika asarām slacīta promiešana. Cik skaisti, cik skaisti. Un arī dūmi izklīst un ūgas dejotājs jau es skatos stūrī nervozi mīņājās, jo klāt nākamā nominācija